Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana video auditorija ir Vīnē. Vīne ir pārbagāta ar nozīmīgām būvēm un kultūras vēstures pieminekļiem. Bet mana izvēle kā nozīmīgāko Vīnes būvi jums parādīt ir kritusi uz Hundertwasser māja. Tur, man aiz muguras, ir Hundertwasser māja. Un ar ko visā pasaulē ir slavens Hundertwassers, to jūs uzzināsiet šajā video. Būvējot šo tā saucamo Hundertwasser māju, ir realizēts galvenās Friedensreich Hundertwasser mākslinieka idejas par mākslu, idejas par vidi un par māju būvniecību. Protams, jāatzīst, ka ne jau viņš viens šo būvi projektēja, jo viņam nebija profesionāls arhitekta izglītības, bet tika piesaistīts sākotnēji profesors Jozefs Kravina, un pēc konflikta viņš tika atstādināts un vēlāk piesaistīja arī vēl vienu arhitektu Pēteru Pelikānu. Kas ir interesanti, tad pēc ilgstošas tiesvedības no 2010. gada ir atzīst, ka profesora Kravinas pienesums šīs mājas būvniecībā ir tik liels, ka, ja tā strikti mēs gribētu teikt, tad šī māja jāsauc gan par Hundertwasser, gan par Kravinas abu divu autoru veiktu projektu.